Šodien esam Rīgas ielās, lai aprunātos ar pilsētniekiem, kā viņi pārvietojas no punkta A uz punktu B un ko viņi izmanto. Viņi brauc ar velo, viņi brauc ar auto, ar sabiedrisko transportu, varbūt ar elektroskūteriem. Un to mēs šodien noskaidrosim kopā ar satiksmes ministriju. Tas, kā pārvietojies šodien, veido nākotni rītdienai. Vai tu jūti klimata pārmaiņas savā dzīvē? Pagājušajā ziemā sniegs bija reāli 2 nedēļas maksimums, bet savukārt es domāju, ka vasaras ir bišķi pamainījušās, viņas mazliet siltākas palikušas. Jā, ir karsts. Un ziemas vairs nav tik augstas, kā bija. Kā es izmantoju klimata pārmaiņas? Nezinu. Rokās, man liekas siltāks. Es nezinu, vai es jūtu tā baigi klimata pārmaiņas, vienkārši esmu ievērojis to, ka ziemas paliek siltākas un vasaras vēl nav palikušas siltas. Es teiktu, ka es jūtu tādā ziņā, ka vairs nav tās lielās ziemas, kā bija pirms 10 gadiem, kad varēja ar ragaviņām braukt. Nu, jā, loģiski ir karstākas dienas vai ir krusts un ir tāds, ok, vai šis ir no klimata pārmaiņām, bet manuprāt, vairāk jāskatās tajā ilgtermiņā un tas, ko man māca geogrāfijas stundās. When I even look back to when I was a kid, I feel like the winters were colder. The weather was more predictable. I think nowadays there's a lot more variation and like sort of, well, not extreme, but close to extreme weather events. It's just warmer in general, I think. Ir karstāk nekā bija bērnībā, tas varētu būt lielākais, varbūt ziņās arī redz, to varētu teikt, kad izjūta. Kind of, yeah. I mean, this winter kind of showed us that there is something going on. It was really warm, so yeah. I do. Nē, gribētos, lai bišķi ātrāk tas karstums nāk, ja godīgi. Klimata pārmaiņas notiek. Es jūtu, ka ar katru gadu paliek karstāk un karstāk, un mainās klimats arī tā negaidīti, un es arī esmu dzirdējusi statistiku, ka maijā mums Latvijā nokrišņu bija tik daudz, kā nekad nav bijis, un pēdējo reizi ir bijis 45. gadā. Es dažreiz jūtu, bet tas ir arī saistībā, kā to saprotu. Pieņemsim, man rāda aplikācijā kaut ko citu, bet izrādās ārā ir, pieņemsim, lietus, aplikācijā rāda, ka ir spīd saule, un tas tā kā es redzu. Un atceries, tas, kā pārvietojies šodien, veido nākotni rītdienai. Kampaņu līdzfinansē Eiropas Savienība.